Jūrnieki ienākuši, Džeki. Mums šodien challenge. Džiks pret atvadu. Mēs esam pie Daugavas tepat Rīgā. Ir ienācis jūras asaris. Mēs viņu iesim medīt. Un mums ir divi tādi veidi, kā mēs viņu ķersim. Un te ir tas challenge, kurš būs efektīgāks. Džiks vai atvada. Doma ir tāda, ka mēs ejam pa Daugavas jebkuriem krastiem. Nezinu, cik mēs tālu aiziesim pa vienu, pa otru, dažādās vietās. Un ko tad galu galā mēs dabūsim? Cik daudz asars, cik liels un kurš galu galā vinnēs? Varētu būt jautri. Es domāju, ka būs jautri. Zivīm jābūt. Es domāju, zivīm būs jautri. Ok, zivīm jābūt. Es gribu tā domāt. Mēs sākam. Parādus, ko tu ķeri? Nu, reku es ceru uz Lucky John, Hogi, Shrimp, 350 solis, es nemaldos. Tas kā tritona imitācija, vai ne? Kaut kas tāds. Ir tāds ļoti daudz bārstiņas, kas taisa vibrāciju ūdenī. Un to zivu pietuvina. Man personīgi viņš labi strādā. Ko tu esi dabūjis viņu? Nu, zandarts, asars. Cik lielākais zandarts bijis? 40 centi. Nu, es tā reti, kad mēnu viņu, bet šis lielākais izmērs, kas ir vispār pieejams. Bet pārsvarā es sopēju uz 2,2 colām. Ok, davai. Lucky Johns pret Neptuno, veit. Davai lēžam. Starp citu, manis spilgtais māneklis, tev tāds neitrālais. Arī var pasties, kā strādās, vai ne šitādā te. Jo šodien nav ne baigā saule, ne arī, mijās mākoņi ar sauli. Tāpēc nevar tā pateikt, vai nu apmācies, vai tikai saulēns. Tā īsti nav. Davai, ejam. Ķert. Domāju, tas ir asars? Jā, asars. Ir smukiņš asars. Pirmā metienā. Jūrnieks. Eis, no? Nu ko? 1-0? 1-0, es faktiski zinu. Tu vēl neesi uzsējies, bet ir 1-0 jau. Jūrnieki ienākuši, Džeki. Mamēram? Jā, tev ir līdzi? Man arī ir. Davai. Veci, ļauj nomērīties. 26 pēc sporta. 25, 26. Nu, labs sākums. Pirmais asarīts šodien, pirmais metiens. Kā šo vietu sauc? Ķīpsala? Ķīpsalā. 25 sportiskajā variantā, 26. Skaisti, laižam vaļā. 1-0 šodien sacenšamies Džiks pret atvadu. Viņš vēl nav sakārtojis makšķeri, bet es jau vienu noķēru. Tā met iekšā. Es noķēru savu mūža pirmo žanīti. Burtiski pagāja kāds minūtes 15 pēc asara. Maziņš, nav liels, bet pirmais mūžā. Kāda jums ir bijusi sajūta, kas kaut ko pirmoreiz noķērat no zivīm? Man ir ļoti jauka. Šī ir atklāšana. Šitā ir atklāšana man. Kaut kam jaunam. Jauna suga. Pirmais. Viņam mutē nevar bāzt tā kā asariem, vai ne? Kādu vilkni. Es esmu līdzis kādam 30, bet Maziņš, šitas maziņš. Cik viņš ir? 15 kādi? 15. Tagad mēs varam izmērīt. Nē, nemērīsim šitādu te. Labi, laižu vaļā. Pagā, 2-0, jā, pēc zivīm? 2-0, jā. 2-0, Džiks pret atvadu, kura vēl nav sākusi darboties. Uz šo te Neptuno beit kobru noķēru pirmo asaru 25 un mazo zandartu. Tagad es mainu vienkārši kaut ko citu nākamā pamēģināt uz šitādu Neptuno beit violeto. Un šis video ir tapis sadarbībā ar NGT Latviju, kurš nodrošina inventāru Džigam. Tas ir kāds no delfīna, spole no delfīna, aprīkojums, džigalvas un, protams, arī sadarbībā ar Neptuno beit, kas nodrošina ar mānekļiem. Tagad atnācām uz moliņu. Pastīties, kas notiek. It kā ir info, ka šeit ļoti liels trauma un ticamāk mums nevarēsim baigi mest Daugavas pusē. Bet, kā saka, nepārbaudīs, neuzzināsi. Tāpēc, pamēģināsim, kas te notiek. Mēs kādu laiku jau ķeram uz šī te dambīša un neko baigi nevaram noķert. Esmu pārgājis bišķīt mazāku Neptuno beit tādu zaļo gumiju. Un cik viņa varētu būt kādi 4 centimetri, kaut kas tāds, 4,5? Vairāk, 5? Jā. Uz ko tu parādi?
Un tagad es ķeršu uz Lucky John V-vārdu. Tas maziņš galīgi to, ne? 2,5 sols, jā. Perfekti. Atvadā, davai. Šādu var mērīgi noķer. Rezultāts līdz šim nekas nav mainījies, tā kā sākumā bija 2 noķēri, kā tikko atnācām praktiski, un tā ir apstājusies cope. Es saku, kad ūdens krities, jo, kad mēs atnācām šeit, praktiski ūdenī bija šie akmeņi, un es vismaz dzirdējis, kad krīt ūdens neķerās, kolēģi saka, ka tā nav. Nu, es ceru, ka tā nav. Bet mēs skatīsimies, ko tad galu galā mēs noķersim. Un ja mēs neko nenoķersim, tad tomēr laikam tas ir, kā saka, strādājošs teiciens, kad ja krīt ūdens, tad neķerās. Labi, mēs turpinām, skatāmies. Mēs te kādu laiku vēl pavadīsim. Man pat tāds nemazām vidējo nav, man tas tikai mikrozīts, un tās nanāvējuši. Pārvietojamies uz Vantinieku, jeb Vanču tiltu. Nekā nebija. Nē, nu tev raustīja tur, tu nevarēji kaut kā piecirst, kas tev bija tur? Kaut kas bija, jā. Un es beigās vēl kaut ko reķēru un norāvu savu pavadiņu. Bet nekas, mēs tagad ejam uz Vantinieku un mēģināsim tur. Nu ko, pirmā zivs izstāsta, ka valkās ārā. Pie Vanču tilta. Asīts, ja? No, skatāmies. Oi, labs asars jau, šis ir labs. Cerams, ka nenorausies. Nepiesauc. Oi, smukuls. Jā. Nav liels. Nu, labs. Ar kāds līdzīgs, kā tas mans varēja būt? 25 būs, ne? 27. 27? Es domāju, ka jā. Nu tā, skatāmies uz manu mērlēti šito. Nu ka? Pagaid. Šāds. Kaut kur. Aha. Nu varbūt, jā. Nā, taču kā mans identisks, viņš teica, es 26, teica sportiskais. Ko? Tikpat ir, jā. Jūrnieks. Jūrnieks. Ko dabūji? Uz osīti. Parādi. Cik viņš ir liels? 3,2 sols. 3,2. Aha. Šāds. Mums asīs paņēma uz atvads ar ošlūru galā. Kaut kā tā, lai īsam vaļā. Davai. Kāds rezultāts tagad? 2-1. Pagaidām to. Viņa panāks. Iepriekš viņš sējās, kamēr viņš sējās, tikmēr es 2 noķēru. Un tagad, kamēr es sējos, viņš noķēra 1. Bet es jau sasējies esmu, tagad mēs turpinām ap vienādi jau. Tikko interesanta situācija bija, es metu iekšā savu džiga sistēmu ar 10 gramiem, uzliku speciāli. Un tāds metu, un nu, gals raustās. Man kolēģis arī, Deivids, redz, ka gals raustās. Jā. Un viņš saka, nu, tā kā vajadzēja piecirst. Es it kā nepiecirtu, it kā ļautu tā kā grimt. Izvelku ārā, vienmēr sakot, bija kāds grimstot, viņu saķēris, paķēris un visu gumiju novilcis nost. Vai Žānis vai liels asars, kas to dara, es nezinu, šī tik spēcīgi. Kurš iekrampēs? Varbūt Žānis? Viņš jau triecās, man liekas, ritīgi. Viņš jau nogās nost vienkārši. Un šitādu parāda, tieši šitādu te māneklīti no Neptuno viņš aiznesa dzelmē. Labi, liek apakaļ, turpinam. Mēs pārvietojamies otrā pusē tiltam. Parādi, kas tur ir? Ārts. Brauc izlūdz. Atnācām ies, saucās. Atnācām ies Hesburgeru vai ko. Kamēr nācām, tikmēr dabūja āķi fiksēs. Kolēģis neliekās mierā. Neliekās mierā un neliekās. Grib revanšu, ja? Nevis revanšu, bet niču dabūt.
Žāns. Nu, ja viņš izvilks, tad būs 2-2. Viņš saka, Žānis. Varbūt tās. Lūdzu apzīšu, net. Pastīsimies, cik viņam profesionālā šitā acis ir. Paga, man auga pat aiziet. Žāns. Sietīšu. Žāns izrautas. Blin, man auga. Ne, tu garām esi. Mazais Žāns. Bet lielāks kā man. Ir maz. Tik un tā. Varbūt tas pats, ne, lielāks tā bišķi. Reku. Arī uz Uz Neptuno tu noķēri, O, ja? violeto. Labs. šāds mums mazums Andri. Skaisti. Bildi taisīsim? Būs labi. Tad jālaiž vaļā. Šālaiz. Pagad, tagad cik mums ir? Ničs, jā? Viņš 2-2. Nu, davai. Atvada pierauj strauji. O, ko tu gribēji izdarīt? Nē, viņu vienkārši galvu labāk ķem stūdnī, lai viņam tas, gaisa kāds spiediens Jā. izlīdzinās. Nebija vēderā, ka jāizlaiž gaisa sarā. Nē. Viņš jau nepaldēja. Acis arī nebija izvalpīts, ne? Palaiz nav, nē. Nu, lieku 2 pie tilta jau. Mēs turpinām ničs tagad. Pūkstens ir 8 vakarā, un mēs savu copi beidzam, jo ir palicis ļoti augsts. Un mēs pie Vanču tilta tepat aprāvuši esam ļoti daudz sistēmas. Tas paliek ļoti dārgi, šis prieks mest un raut un pārsiet. Un ja vēl ir augsts un tev jāpārsien tikko, kad tu esi jau pārsējis, nu ir kā ir. Kāds mums šodien rezultāts? Neteikšu pats labākais, bet kaut kādus 2 sandartiņus dabījām kopā. Tas galvenais, ka Renārs dabūja jaunu sugu savu, kas ir zandarts. Pirmo reizi dzīvē noķēra pirmo zandartiņu šodien. Un abi šodien dabījām pa 25 cm asariem, tie sporta režīmā 26. Kaut kā tā. Vienmēr sakot, atvada pret Žigu ničs. Šoreiz ničs, bet mēs savu šo cīņu paturpināsim, kad būs siltāks laiks un kā citu vakaru. Čau!